Zobenu četrinieks taisnā pozīcijā. Kad zobenu četrinieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola būt par atpūtu, pārdomām un iespēju atgūt spēkus. Šī kārts norāda uz nepieciešamību apstāties, lai sakārtotu savas domas un atjaunotu enerģiju. Tā simbolizē, ka viss nav jārisina vienā dienā. Dažreiz labākais, ko vari darīt, ir vienkārši uzelpot un atļaut sev būt. Attiecību jomā zobenu četrinieks liecina par mieru un klusumu. Ja esi attiecībās, var būt laiks, kad abi varat vairāk fokusēties uz savu iekšējo pasauli, iespējams, nepieciešama emocionāla atpūta no intensīvām sarunām vai konfliktiem. Šis ir gads, kad harmonija var tikt atgūta, ja tu ļausi sev un partnerim vairāk izprast vienam otru bez steigas. Ja esi viena, šī kārts norāda, ka tev vajadzētu izmantot šo gadu, lai dziļāk izprastu savas vajadzības un prioritātes. Tas ir lielisks laiks, lai sagatavotos jaunām iespējām. Darba un finanšu jomā zobenu četrinieks aicina nepārpūlēties. Tas ir gads, kad tu vari atļaut sev atvilkt elpu un pārdomāt savu nākamo soli. Ja tev ir bijusi intensīva profesionālā dzīve, šis ir laiks, kad tu vari pārskatīt savus mērķus un apzināties, kas ir patiesi svarīgs. Finansiāli šī kārts norāda uz stabilitāti, bet iesaka izvairīties no lielām finansiālām saistībām un pārdomāt savus tēriņus. Un atceries, zobenu četrinieks tev atgādina, ka pat sportisti uzvar tikai tad, ja iemācās atpūsties starp treniņiem. Šogad nebaidies nedaudz atvilkt elpu, jo atpūta arī ir stratēģija. Zobenu četrinieks apgrieztā pozīcijā. Kad zobenu četrinieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz situācijām, kad atpūta un pārdoms vairs nav greznība, bet nepieciešamība. Šī kārta simbolizē, ka tu iespējams esi pārāk noslogota vai pārāk ilgi izvairījusies no kāda būtiska jautājuma risināšanas. Attiecību jomā šī kārts var liecināt, ka tev vai tavam partnerim ir jāpievērš lielāka uzmanība emocionālajam līdzsvaram. Ja esi attiecībās, iespējams būs svarīgi pārskatīt attiecību dinamiku un atrast veidus, kā izvairīties no konflikta, ko izraisa nepietiekama saziņa vai uzmanība vienam pret otru. Ja esi viena, apgrieztais zobenu četrinieks norāda, ka tu iespējams pārāk ilgi esi palikusi pagātnes emocionālo pieredžu ietekmē, un tev ir nepieciešams laiks, lai dziedinātu un atjaunotu savu emocionālo spēku. Darba un finanšu jomā apgrieztais zobenu četrinieks norāda uz iespējamu pārslodzi vai nespēju atrast līdzsvaru starp darbu un atpūtu. Tas ir brīdinājums, ka tev jāvelta laiks, lai pārskatītu savas prioritātes un neļautu izsīkumam tevi pārņemt. Finansiāli šī kārts var liecināt par nepieciešamību būt piesardzīgai un izvairīties no neapdomīgiem tēriņiem vai pārāk lielām finansiālām saistībām. Un atceries, apgrieztais zobenu četrinieks tev saka, ka reizēm dzīve liek nospiest pauzes pogu, lai tu varētu atgūt spēkus. Kā saka, pat visdedzīgākais ugunsgrēks izdeg, ja malku nepievieno saulaicīgi. Šogad atpūties, rūpējies par sevi un ļauj sev atgūt līdzsvaru.